Sveiki, sveiki. Nu tā, iepriekšējā uzdevumā es pieminēju kaut ko par savienojumiem un nesavienojumiem notikumiem, un es jau biju pieminējis iepriekš. Un es pateicu kaut ko tādu, ka nesavienojami notikumi. Es jau pašā sākumā biju pateicis, nesavienojumiem notikumiem ir tā, ka šķēlums ir vienāds ar nulli. Tā vienkārši. Bet kā ir savienojumiem notikumiem? Tiem šķēlums nav vienāds ar nulli. Tiem šķēlums ir kaut kāds skaitlis. Padomāsim, kā pie tā mēs varam nokļūt. Un mums palīdzēs šī Eilera-Vena diagramma. Pieņemsim, ka A un B, lai mēs nejauktu apzīmējumi, ir nesavienojamie, bet C un D ir savienojamie. Un uzzīmēsim šo Eilera-Vena diagrammu, kas reprezentē mūsu, principā, ā, varbūtības. Un parasti uztais tādu rāmīti, lai parādītu, nu, ka mums ir pa visu visumu. Un, principā, tas, kas mūs interesēs, ir apvienojuma varbūtība. Uzzīmēšu arī līdzīgu rāmīti pie A un B, un mēs redzam, ka tie ir nesavienojami, jo tiem nav šķēluma. Un arī šeit man varētu interesēt apvienojums, kāda varbūtība, ka notiks viens vai otrs. Un te mēs jau zinām, gluži vienkārši tā ir summa par atsevišķajām varbūtībām. Saskaitu vienu reizi un pieskaitu otru reizi. Bet šeit ir tā, ka ja es saskaitu vienu reizi mūsu varbūtību notikumam C, un tad es pieskaitu otro reizi varbūtību notikumam D, es pamanīju, ka kaut ko esmu ņēmis par daudz. Es divas reizes esmu iekrāsojis šo laukumu. Šis laukums ir šķēlums, un tas ir jānoņem. Un tāpēc formulā parādās mīnus varbūtība šķēlumam. Un tālūk mēs īstenībā iegūstam šo formulu, kas jums ir formula lapā. Protams, ar A un B. Šeit jābūt arī T. Nevis C un D, kā manā gadījumā. Un vēl viena interesanta lieta, ko jūs varat ievērot, protams, ka ja šis aizietu pa nulli, tad mēs atkal iegūtu nesavienojamo notikumu formulu. Īstenībā, tāpēc arī šo ir vērts vairāk atvilkt. Tā ir universālā formula. Nākamajā video mēs jau paskatīsimies, kā to lietot.